Tie, kas seko līdz ekstrēmajiem sporta veidiem, noteikti zinās, kas ir BMX braucējs Viktors Krombergs jeb Dzu. Bet ne visi zina, kā ārpus treniņiem un sacensībām viņš ir parasts ventspilnieks, kurš strādā uzņēmumā Bucher Schörling. Esam satikušies tavā darbvietā. Pasaki, ko īsti tu šeit dari? Principā šeit es braukāju ar kāriņu. Tas ir tāds autokārs, ar kuru var pacelt kastes jebkurā vietā un nogādāt uz līnijas. Principā es piegādāju uz līnijas detaļas cilvēkiem, kur montāžā un visur pārējās. Protams, arī no krāsotavas ņem detaļas svaigas, un ar tām vajadzētu tā mazliet akurātāk, jo mums nav nekāda tur pieļaujama brāķi vai kaut kas tāds. Visam jābūt ideāli un tā strādāja, atpūšos. Bet ātrums jau visam savādāks nekā riteni braukt, vai ne? Noteikti, te ir daudz lēnāk un akurātāk. Riteni, ka braukā parasti nedomā un kad tik pavizināt, kad tik izlādēties. Ko tavu kolēģi saka par to, ko tu dari ārpus darba? Viņi zina vispār? Tagad jau noteikti, ka zina, jo biju uz Vāciju, uz sacensībām pagājušajā gadu, un līdz ar to arī bija izlikts pie dēla man bildi, un lai apsveic ar panākumiem un tā. Bet īpaši es tur nelielījos. Protams, kad atnācu strādāt, izrādās, ka te ir tik daudz draugu, un visi jau pa lielam zināja, ar ko es nodarbojos. Tā kā bija forši un krūti. Ir viegli apvienot BMX ar šo darbu? Kā ir? Ar šo darbu ir viegli apvienot, jo man diezgan ātri beidzās, kaut kādās 4:30 vakarā, un es varu atpūsties, paēst, 6 var doties uz indoru vizināt. Vasara vispār ideāli, tas ir tikai dienas sākums, kad beidz darbu. Tu uz darbu brauc ar riteni arī kādreiz? Vasarā brauc, jā, kad silts laiks, pilnīgi gribās tā izlādēties, aizmīties. Brauc arī no Pārvēns, tur arī tomēr kaut kādi 7 kilometri sanāk, bet vismaz var iesildīties pirms darba. Bet tepat blakus ir arī kalns un dirti. Vai tu kādreiz izmanto arī to priekšrocību un pat taisno no darba uz dirtiem? Protams, ir bijis tā, kad jābrauc pārāk steidzīgi pēc darba uzreiz. Cerēs nāk 6 no rīta strādāt, lai 2:30 var ātrāk beigt darbu un uzreiz braucu roku, lēkāju. Forši. Kā tev darbā sauc Viktors vai tu esi Dzu? Draugi, kur jau man pazīst ilgāku laiku, tie man sauc Dzu. Principā visur man tā sauc, bet tādi vecāki cilvēki man sauc tomēr vārdā. Skaidrs, tev pat ir uz kombinzoniņa, ja? Cikos tev šovakar treniņš? Es pēc darba vakarā ap 6 braukšu uz indoru braukāties. Nu tad jau mēs tiksimies, vai ne? Jā, čau. Čau. Esam tikušies Ventspils indorā, un tu esi tā kā atgriezies jau pēc traumas. Pastāsti, kas tev bija noticis? Pavasar salauzu kāju, bija Geto Games sacensības parkā, un notika beztriks, kurā es metu frontflip, kulinītas priekš, un kaut kā neveiksmīgi nolika kāju un salauzu potīti 2 vietās. Diezgan ilgi, kamēr sadzija, principā 4 mēneši ir pagājuši, un tikai mēnesi apkaļ es sāku pamazām lēnām nodarboties ar BMX atkal. Kā bija tas laiks, kamēr tev vēl bija tas ģipsis un negribējās tā, ka jau, lai laiks ātrāk iet uz priekšu, kad varēs kāpt uz riteņa? Bija tā. Bija jau tā, ka nākamā dienā vēl bija dirti sacensības uz kalnu, un es jau visu vasaru principā trenējos tikai dirtiem, un kaut kā galīgi nesanāca nobraukt viņas. Principā, ja es būtu salauzis varbūt kādu nedēļu ātrāk, kā es domāju, es būtu ar ģipsi arī piedalījies. Tas ir iespējams? Jā, ir iespējams. Ir redzēt, ka lēkā ģips. Kā jums ir vispār ekstrēmiem sporta veidu pārstāvjiem? Man liekas, tā krišana, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Jums nesāp, vai jūs mākat krist? Kā tas ir? Principā jau pa lielam jau māk krist, jā. Bet traumas jau ir neizbēgams. Man pašam ir bijuši daudz traumas, vairāk lūzu un diezgan bieži sanāca kādreiz pagulēt slimnīcā. Bet tas viss pārdzīvo, pat lielāka motivācija, vēl labāk braukāties, trenēties, lai mazāk krist un lai nebūtu šitādi atgadījumi. Nevēlt ir teiciens trakiem pieder pasauli, vai ne? Tā ir noteikti. Ko saka tavu ģimeni, draugi par to, ka tu esi BMX braucējs un ka tev gadās arī krist un lauzt kājas? Principā tagad jau visi ir pieraduši pa lielam. Sākumā bija tā, kad es aizbraucu uz sacensībām un vakarā zvanu mātei un saka, ka es guļu slimnīcā. Man ir kārtībā, bet es guļu slimnīcā. Un viņai tāds šoks bija.
Bet pamazām gāju un pieradu. Tagad ir, protams, vēl draugi, kur saka, varbūt tomēr nevajag, varbūt pārtrauc vai kā, bet nē, es turpināšu braukāt, kamēr nesasniegšu iecerēto. Kādi tad ir tie tavi lielākie mērķi vispār šajā sporta veidā sasniegt? Atpazīstams pasaulē, principā, viens no labākajiem. Bet tas ir tāls ceļš un Latvijā, es domāju, ka grūti sasniegt to ir. Visticamāk, ir jāpārceļās kaut kur uz ārzemēm. Ja tur ir vairāk iespēju, lielāku parku, cilvēku, ar kuriem varētu pabraukāt kopā, tādiem nopietnākiem konkurenti. Tomēr Latvijai ir mazāk konkurents un līdz ar to pats es sev nepiespiežu braukāt ar vien labāk un labāk. Līdz kaut kur ārzemēs aizbraukt, tur daudz labāk braucēji nekā es esmu. Mēs no viņiem daudz varētu mācīties un varētu būt izaugsmes iespējas. Kas ir tās sacensības, tās lielākās kaut kur ārzemēs, kur tu gribētu piedalīties, sev parādīt? Ir tādas jūtūrsači. Tas ir liels pasākums gan Dirtos, gan parkā, bet tur ir ļoti grūti tikt uz tām sacensībām, jo tur ir uzaicinājumi vajadzīgi un principā jāparāda sev pa pasauli braukājot. Bet, ja nav līdzekļi, kā tikt uz tām sacensībām, tad tu vari braukāt, cik labi tu gribi, bet neviens tev nepamanīs, un tad tu arī nekur tālu netiks. Un tagad tuvākajā laikā, vai tu plāno atkal atsākt piedalīties kaut kur sacensībās? Jā, noteikti. Es tagad ārstēju kāju, sāku šomēnes ārstēt tā nopietnāk. Uz procedūrām sāk iet, un pēc mēnesis ir paredzēts sacensības Polijā, uz kurām man uzaicināja. Un nedēļu pēc tam ir lielas sacensības Tallinā, Simple Session, kā jau katru gadu. Uz tām es arī noteikti gribētu piedalīties. Kādi līdz šim tev lielākie, labākie rezultāti ir bijuši, ar ko tu varētu lepoties? Noteikti, ar ko es varu lepoties, tas bija vasarā, jūnijā, kad es biju Vācijā un iegūtu 3. vietu pasaules tādās prestižās sacensībās, ar kurām es ļoti lepojos. Un es domāju, ka daudz draugu un pazīstamie arī jau zina to un lepojās arī ar manīm. Pagājušajā gadā, kad tu biji Simple Session, komentētāji teica, ka mēs zinājām, ka Latvijā ir braucēji, bet nezinājām, ka tik labi braucēji, un to viņi teica par tevi. Vai nav tā latiņa tagad tik augstu uzstādīta, ka tev ir visur, kur tu brauc, sev jāparāda uz maksimumu? Noteikti. Es jau arī pats sev mēģinu piespiest, parādīt sev no labākas puses maksimāli, cik es varu izdarīt. Es nedomāju ne tur pat sāpēm vai pa ko, vai pa kritieniem. Es eju uz pilnu banku, jo pasaules sacensībās tā arī ir jādara. Latvijā es varu atpūsties, jo principā te ir mazāk konkurence, bet pasaulē, lai es kaut kā izsistos, man jāparāda sev no labākās puses. Un kā tu trenējies? Piemēram, tavu ikdienu. Tu atbrauc, piemēram, uz indoru, un ko tu dari? Pa ziemu, principā, es vairāk lēkāju pa švāmēm. Tas ir tādos mīkstumos, kur es varu mācīties atkal jaunas lielas triks, lai pa vasaru es varu viņus atstrādāt kārtīgi, un tad kādās sacensībās vienkārši uzbliest. Bet es arī ikdienā braukāju pa parku, un arī kaut kādus vecos triks atkārtoju ar draugiem pavizinam kopā. Ārpus tā viss ir vēl kaut kādas fiziskās aktivitātes, kas tev jādara, kaut kādu vingrinājumu? Jā, noteikti. Es eju uz svaru zāli arī, kur kāju vairāk nostiprinu. Tagad sākšu iet uz fizioterapijām un baseins ļoti labi palīdz. Tā kā jānodarbojas arī ar tādām lietām. Nevar tikai braukāt ar riteni. Tad, kad notiek sacensības un kad tie triki ir jārāda, kas notiek tavā galvā? Tev ir kaut kāds satraukums, stress, varbūt ir kaut kāda mājiņticības paņēmieni, ko tu dari pirms tam? It kā nē, stress jau ir jebkurā gadījumā, jo gribās viss nosēdināt, gribās viss bez kļūdām uztaisīt un, protams, bez traumām. Bet manā galvā tieši, kad es veicu kaut kādu triku, tur neko es nejūtu, neko es nedzirdu un tas ir vienkārši tāds mirklis un viss, tikko man sanāk uzreiz, tad es visu saprotu, kas ir noticis un kas ir bijis. Kā ir ar jauno paudzi? Tu teici, ka konkurence Latvijā nav tik liela, bet tu droši vien arī redzi jaunākus braucējus. Vai Ventspilī arī ir kāds? Ir Ventspilī noteikti, kur es trenēju pats Tomas Grinberg, kurš arī jau šī gada laikā ir daudz sasniedzis, un mēs kopā braukājam arī pārzemes sacensībām, un es viņu tā kā arī mēģinu vairāk virzīt uz savu pusi, lai principā es viņā ieraudzīju sev jaunībā. Bet vai tev bija kāds, kam tu vēlējies līdzināties, kad tu sāki braukt? Noteikti, ka bija braucējs no Saldus, viens Igors Miņenko.
kurš man ritīgi patīk. Viņš traki braukāja, viņam bija lieli triki un gribēja būt tāds kā viņš. Pat matus nokrāsoja. Smieklīgi, ne? Bet bija jaunība. Bet tagad man nav tāda lieta. Tagad es braukāju pats pa sevi. Runājot par to matu krāsošanu un par to stilu, no ekstrēmajā sportveidā man šķiet, ka visi tie sportisti tā arī piedomā pie tā, kā viņi izskatās. Tur tetovējumi, apģērbs, kā ir ar tevi? Noteikti. Tetovējumi tas ir arī viens no BMX stiliem, kas es domāju, ka piestāv visiem. Nu, tie, kas braukā, protams, ar riteni. Jā, mata arī ir tā, ka man patīk, piemēram, grebens izdzīt. Daudz kaut kā dūlāk uzreiz izskatās. Tas jau viss piederās pie dzīves stila, pie BMX tieši. Es biju novērojusi, cik es video un sacensības esmu redzējusi. Tev bija pēdējā laikā tādas sarkanas bikses. Tas tādas veiksmes bikses tev ir vai kā? Es kaut kā tām sarkanām biksēm sāku no pagājušā gada Simpulu, man liekas. Un tad es iedomājos, varētu kaut kā sev mazliet savādāk parādīt. Kaut kā ar tām biksēm, jo tagad reāli man viss atpazīst, ka man ir sarkanas bikses arī ārzemēs tur. Un mazie puikas, kas braukā ar tevi citreiz parkā, nav tā, ka kādreiz ģēb to pašu, ko tu? Nav sarkanas bikses vairāk? Ir bijis pat tā, ka ne tikai bikses, bet ir pat ieraudzījuši mazie, ka man tur kaut kādā krāsā tur apakšbikses un vienkārši nākamā dienā es redzu, ka viņam arī tādā pašā. Smieklīgi, bet kaut kā jau jauniešiem ir jāmācās, jāatkārto. Saki, kur tev labāk patīk? Indorā, skateparkā vai dirtos? Priekšroku es noteikti dodu dirtos, jo tur ir lielāka amplitūda, augstums un trīks sarežģītāk noteikti. Var noteikti sarežģītāks trīks tur uztaisīt, lielāks augstums tur ir daudzreiz lielāks nekā, piemēram, parkā. Bet es arī ikdienā braukāju pa parku, jo principā lielākā daļa braucēji brauc tikai parku, jo viss nevar izliekt tos mūsu dircit sevišķi, kādas mēs tur taisam, jo lielāk, jo labāk. Bet tas jau tu domās tikai tev un varbūt vēl kādam dažam, kas te Ventspilī pietiekam dūls laikam. Noteikti. Es piemēram, taisu dircit tādas lielas, lai sev varētu, var teikt, es nezinu, pierādīt sev kaut ko. Un, protams, arī citreiz padomāju par tādiem, kur nevarēs pārliekt, bet vairāk es mēģinu sev uzspiest uz sevīm visu to. Tas vispār ir tā izplatīti Latvijā pa dirtiem mākāt? Principā Latvijā nē. Var teikt, mēs Ventspilī ir vienīgā vieta, kur ir tāda normāla dirti, kur mēs taisam sacensības dirtos. Latvijā reāli reti, kur vispār notiek. Kadreiz bija Saldu ļoti labi dirti un liela, tur arī braucām bieži, bet tagad tikai Ventspilī var teikt. Un pasaulē kā ir? Es braucu arī uz tādām sacensībām kaut kur? Jā, bijām, kā jau es teicu, 3. vietu ieguvu Vācijā, tieši dirti disciplīnā. Tur bija arī ļoti liela tie dirti un konkurence bija vispār nenormāli, bet kaut kā ierindojās, kaut kā izdevās man pierādīt visiem, ka arī Latvijā var kaut ko sasniegt. Jā, bet zini, kas vēl man interesē, kā meitenei. Kāpēc, es vismaz neesmu pamanījusi, ar BMX nebrauc meitenes, vai tev tas ir zināms? Vispār brauc gan. Latvijā var būt mazāk, jo godīgi es varbūt nemaz nezinu, vai Latvijā ir, bet pasaulē ir daudz diezgan meitenes, kuras jau brauc. Kāpēc viņas tik maz te Latvijā? Es nezinu, varbūt tiešām bail, jā. Tur jau tomēr tas traumas ir tāds, ka tur jābūt kārtīgai meitenei. Ar tev, piemēram, patiktu, ja meitenes braukātu? Vispār, kādas meitenes tev patīk, viņam var jābūt tik trakām? Savā ziņā jā, bet es, piemēram, negribētu savu meiteni, lai viņi braukā kopā ar manīm, lai viņi ir tādas pašas traumas tā kā man vai zilumu kaut vai. Tas toči un to es negribētu. Un visbeidzot, jautājums, kas droši vien daudzas interesē, kas tev tik labi nepazīst. No kurienes tev radās iesauka Dzū? Tas ir jau diezgan sen, kāds 10 gadus atpakaļ, kad es braukāju pa parku. Un viens mans labs draugs, principā bija tā, ka es kritu visu laiku un es teicu Dzū. Un tad kaut kā aizgāja visu tā lieta un viņš tāds vienu dienu Dzū, un tad visi aizgāja. Man pat pasaulē pazīst kā tagad Dzū. Ko Dzū, tad es tev teikšu paldies par sarunu, lai tev veicās sacensībās un lai veiksmīgs gads. Paldies, čau!